Tātad Modris Greitāns, Elektronikas datorzinātņu institūts. Ņemot vērā, ka institūts bija iniciators viedo tehnoloģiju iekļaušanai, kā visas jomas iekļaušanai šī smart specialization strateģiskā dokumentā, tad mūsu lielākais akcents un tā mūsu prioritāte no institūta viedokļa, protams, kiberfizikālās sistēmas. Šis jēdziens varbūt ne visiem Latvijā ir dzirdēts līdz šim, jā, un tāpēc es centīšos sākumā nedaudz paskaidrot, bet ja mēs skatāmies vēsturiski, tā ideja, varbūt tas vārds parādījies ne pārāk sen, bet tā ideja faktiski jau, ja mēs skatāmies līdz pagājušā gadsimta vēsturē, Nikolā Tesla, lietojot jēdzienu teleautomation, faktiski izteica to ideju, ka ja mēs varētu bezvadu veidā apvienot visu, kas mums uz pasaules resursi ir, tad būtībā vai ne zemeslode pārvērstos par tādu vienu lielu kopīgu smadzeni, jeb, teiksim, tādu kopīgu objektu. Un tālāk vēsturiski tur jēdzieni kibernetika parādījies, iegultās sistēmas, kas ir kā viena no pirmām tiek minēta kā Apollo programmā, lidojums kosmosā, lietu internets, un 2006. gadā, vismaz tādā augstā līmenī, pirmo reizi arī parādījās tieši jēdziens kiberfizikālās sistēmas. Lai gari nelasītu, to pirmo definīciju, tad varbūt es tā ļoti īsi viņu mēģināšu pateikt, ka faktiski kiberfizikālās sistēmas ir sistēmas, kas integrē virtuālo un fizikālo realitāti. Ja mēs apskatāmies veidu, kā mēs šodien dzīvojam, mēs esam ilgu laiku dzīvojuši fizikālā realitātē, līdz mums parādījās ar datoriem saistītas lietas, internets un tam līdzīgi, un tad mēs šobrīd bieži runājam, ka mēs dzīvojam virtuālā realitātē. Bet, vairāk vai mazāk šīs mūsu realitātes, mūsu fizikālā identitāte, mūsu virtuālā identitāte ir atsaistīts. Tad kiberfizikālās sistēmas ir jau tas nākamais solis, kurā mēs integrējam šīs abas realitātes kopā. Integrējam, tas nozīmē, ka ir appusēja atgriezniskā saite, miedarbības ar abām šīm realitātēm, un būtībā tas ir sistēmas, ka tad jūt apkārtējo vidi, apstrādā informāciju, domā, pašapmācās, atmiņu saglabā un reaģē uz apkārtējo vidi. Tas būtiskākais izaicinājums varbūt no pētniecības viedokļa runājot par kiberfizikālām sistēmām ir savienot abstrakcijas, kas ir fizisko procesu modelēšanā, tie, kas fiziku mācījušies saprot, tātad tie diferenciāli vienādojumi, stokastiskie procesi un tam līdzīgi lietas apvienot ar abstrakcijām, kas ir datorzinātņu jomā. Tie, kas mācījušies datorzinātnes, arī sapratīs. Ja? Un šobrīd, ja mēs veidojam integrētu sistēmu, tad mums vajadzētu veidot integrālu modeli, kas varbūt pirmajā brīdī nemaz ir apvienot divas lietas, kuras nav apvienojams. Un kā piemēri tie minēti, kas varētu būt varbūt ļoti īsti, ja mēs skatāmies operāciju zāli medicīnā, tur tad mums ir fizisks pacients ar vienu dzīvību, procesi ir neatgriezeniski, un papildus mums ir vesela virkne aparatūra, kas tāpatās kā ārsts skatās, redz, analizē, dod padomus, un tā priekšrocība varbūt arī virtuālā pasaulē tā, ka virtuālā pasaulē mums ir iespēja pēc vairākām dzīvībām. Mēs varam izmodelēt procesus, pirms viņi fizikāli notiek un iedarboties uz to fizikālo būtību. Piemēram, ja mēs operējam ar lāzeri, ja mēs elpinām pacientu ar skābekli, tad zināmā brīdī mums vienkārši var rasties sprādziens. Ja, tātad lāzers aizdedzinot šo skābekli var radīt sprādzienu, vai ne? Ja tas notiek fizikālā pasaulē, tad rezultāts nav īpaši patīkams, bet ja mums paralēli šī virtuālā pasaule, kur mēs to esam izmodelējuši, izmēģinājuši, un to mēs varam ne reālā laikā darīt, tad mēs varam, novērst šādā veidā nevēlamas sekas. Tendence pasaulē šajā sfērā. Jāmin tad, protams, ka pirmā valsts, kā jau es iepriekšējā slaidā rādīju, kas stratēģiski jau 2006. gadā kiberfizikālās sistēmas noteica par prioritāti, ir Amerikas Savienotās valstis. Tur tiek ieguldīti lieli līdzekļi, gan no zinātnes fonda, gan no aizsardzības pētījuma aģentūras, gan no industrijas. Arī Eiropas Savienība savā stratēģijā šobrīd kā nozīmīgu vietu redz kiberfizikālās sistēmas, un tas mērķis, ko Eiropas Savienība ir uzstādījusi, ir līdz 2020. gadam kļūt par globālo šīs jomas līderi. Jā, ambiciozs mērķis, un cerams, ka Eiropa saviem vienotiem, apvienotiem pētījumiem to spēs arī sasniegt. Atsevišķām valstīm noteikti jāizceļ ir Vācija, jo Eiropā varbūt tas jēdziens kiberfizikālās sistēmas
tādu vai citu apsvērumu dēļ tiek lietot citi jēdzieni, bet Vācijas valdība ir jau nodefinējusi tāda agenda CPS, Cyberphysical Systems, kur iesaistīti Vācijas lielie industriālie uzņēmumi, BMW, Intel, Bosch, Daimler un citi, un tad ar valdības atbalstu, ar industriālo atbalstu ir šo jomu nosaukusi par savu prioritāti. Ambiciozi mērķi, protams, ir Japānai, Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Un līdz ar to arī galvenais spēlētāji, kas diezgan loģiski izriet, ir ASV ar tās pētniecības organizācijām un industriju, Eiropas Savienība, valstis, industrija, Japāna. Cerams, arī Latvija pievienosies šim pulkam, vai nekā, kas ir strateģiski šo jomu noteikuši par savu prioritāti. Ja mēs skatāmies uz nozarēm, tur faktiski ir minama visa tautsaimniecība pielietojumā. Tas pirmkārt, protams, ir ražošana, informācijas komunikācijas tehnoloģijas, kas rada šos rīkus un tālāk jau pielietojumi enerģētika, viedie elektrosadalas tīkli, lauksaimniecība, precīzā lauksaimniekošana, medicīna, gan iekārts, gan vai telemedicīna, izglītība, izklaide, komunikācijas, viedie, pilnīgi optiskie sakaru tīkli, tad fotonika saistīta, transports, kosmos un tam līdzīgi. Pieprasījums tirgu ir nevien augoši, es teikšu, strauji augoši. Organizācijas Latvijā, kas attīsta, teiksim tā, pilnībā, protams, tā joma ir liela un Latvijai kā mazai valstī, visus aspektus pārklāt nav iespējams, bet tā tad ir atsevišķas šīs kiberfizikālo sistēmu sastāvdaļas, atsevišķas aspekti ir, tātad šeit ir uzskaitīts tās institūcijas ar savu kaut kādu specializāciju. Tā labā ziņa manā skatījumā ir tā, ka faktiski šīs pētniecības organizācijas konkurē savā starpā, bet viena otru papildina ar dažādiem aspektiem. Un arī kopā īsti vēl nespējot nosekt visus tos izaicinājumus, kas šī jomā pētniecībā ir. Cilvēku resursi centos tātad respektēt FIDEA un Izglītības zinātnes ministrijas to doto templēti, tie slaidi atbild uz tiem jautājumiem. Orientējoši novērtējot zinātnieku skaits, tas ir doktora grādi, ir 85, plus 90 doktoranti izstrādā promocijas darbus, kas vieš cerības tuvāko 5 gadu laikā, kā zinātnieku skaitus ir iespējams dubultoties. Speciālistu skaits šeit ir tātad vērtēts zinātniskās institūcijās, tie nav tikai ar doktora grādu, bet visi iesaistītie, un kā arī studentu skaits ir aptuveni 2000. Sadarbība ar uzņēmumiem. Atsevišķs uzņēmums tur varētu daudzus nosaukt, tās sadarbības ir lielāks vai mazāks, bet pamatā es teiktu tā, ka tās diskusijas ar uzņēmumiem, vismaz man, notiek ļoti regulāri un ļoti bieži. Un viņas tad notiek tādos, ne tikai man, bet arī citiem pētniekiem, es domāju, notiek pirmkārt jau runājot vai no nozares asociācijām ar klāsteriem, un tas ir divas jomas, ir IT, Litka kā asociācija, Latvijas IT klāsters uzņēmumi un Latvijas elektronikas elektrotehnikas nozares asociācija un arī klāsters. Zināšanas pārneses piemēri ir tātad jau spin-off, izveidot spin-offi, top, notiek sarunas ar jauniem spin-offu veidošanu, cilvēku resursu pārēju. Man jāsaka tā, es neesmu atbalstītājs tam, ka vajadzētu pāriet varbūt no zinātniskā uz industriālo sektoru, bet tie piemēri, ko es gribu minēt, ir speciālistu sadarbība mums, piemēram, ar Alfu, kur vienkārši Alfas cilvēki atnāk, apsēž blakus mūsu cilvēkiem un kopīgi izdara vajadzīgo darbu, jeb kopīgi uzņēmumu dibināšanu. Pielietojumi Latvijas tautsaimniecībā, daļai minēju, šeit ir uzskaitīti tātad konkrēti no nozarēm gan slimnīcas, gan uzņēmumi, gan lauksaimniecības, tātad zemnieku saimniecības, kas pielieto šobrīd, un par ieguldījumiem, taupot laiku nepārlasīšu. Tas, kas, teiksim, man gatavojot prezentācijas, bija ielīdz arī tā saukto akadēmiskā tīkla projektu, kur mēs tiešām cerējām, ka viena no komponentiem, kas ir saistīta ar datu centriem, ar skaitļošanas resursiem, ar simulācijas vidi kiberfizikālām sistēmām, bet šobrīd izskatās, ka Izglītības zinātnes ministrija diezgan strauji pamainījusi savu politiku un apmēram tie miljonus lati, kas šādā veidā likās, ka būs, ir jāizsvītro ārā.
Rezultāti, tā šķēršļus mēs atstāsim, runājot par tiem rezultātiem, nu, ir vieglāk izsolīt, jā. Tātad zinātniskās institūcijas, kā es redzu, var labi sadarboties, tur nav konkurētspēja, nevis konkurētspēja, bet, teiksim, konkurence, ka, nu, viena jānostum malā, vai ne, te visiem pietiek gan izaicinājumi, gan darba. Zinātņu doktors tiek vērtēts, ka varētu 15 katru gadu nāk klāt no tiem 90, kas tad beidz doktorantūras, gan arī speciālistu skaits palielināties, patentēšana, licenzēšana, spin-off uzņēmumu veidošana, un tas galvenais, ko es gribu uzsvērt, ka ja mēs attīstam šo virzienu, tad tas nozīmē Latvijā veidot darba vietas augsti kvalificētiem, nu, sliktā gadījumā vidēji kvalificētiem darbiniekiem un tātad celt, nu, vidusslāņa lielumu. Tā, tas man būtu viss. Par šķēršļiem es izlaižu, nu,